Pasaule ir mainījusies kopš 2022. gada, kad pasaule pāršauca vēsts par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un tas ir mainījis visu mūsu attieksmi gan pret drošību, gan arī pret pamatvērtībām, gan arī pret mūsu nacionālo pašapziņu. Mēs esam viens no tiem uzņēmumiem, kurš ir uzsācis īstenot vienu vērienīgu projektu, veidot savas kritiskās infrastruktūras zemesardzes vienības, termoelektrostacijā 2 un Pļaviņu hidroelektrostacijā, rekrutējot speciāli apmācītus drošības speciālistus, kuri vienlaikus ir arī zemesardze, kuri pilda konkrētas zemesardzes funkcijas vai aizsardzības funkcijas valsts apdraudējuma gadījumos. Tātad šis projekts vēl unikāls ir ar to, ka šiem darbiniekiem, kas ir drošības speciālisti, viņi ir Latvenergo darbinieki, bet vienlaikus viņiem jāuztur šīs zemesardzes kompetences. Tātad gadā viņiem jāiet ne mazāk kā 20 dienu šis apmācību kurss. Viņi ir piekomandēti vai štata vienībās vai personāla vienībās konkrētajos zemesardzes bataljonos un ir piesaistīti konkrētām objektām šajos valsts apdraudējuma gadījumos. Tad ikdienā viņi ir kā drošības speciālisti ar savām atšķirības zīmēm, speciālajām formām, bet valsts apdraudējuma gadījumos, kad valstī izsludina šos speciālos periodus, tad ministrs kabinets lemj par nacionālo bruņoto spēku iesaisti. Mūsu darbinieki pārvalda formas tērpus, vienība atved munīciju, ekipējumu, viņi ir gatavi aizstāvēt objektu, principā 24 stundu laikā. Es par zemesardzi jau biju aizdomājusies pēdējos 3 gadus, bet savu veidu izaicinājums ir, lai pārbaudītu sevi, gan mentāli, gan fiziski, teiksim. Emocijas ir joprojām, varētu teikt, pirms katrām jaunajām mācībām, kad tu nezini, ko sagaidīt, kas būs. Bet nekad nav bijis tā, kad mācību beigās tu esi neapmierināts. Tu esi noguris, protams, ir, jā, bet ejot uz mācībām, tu saproti, ka viss ir savējie, viss ir forši. Es gribēju būt daļa no tā visa. Un tad es iestājos zemesardzē. Un tad, kad es iestājos zemesardzē, tad man tāds kā iekšējs miers iestājās. Un tad es sapratu, par ko ir runa. Ka esmu te, ka esmu daļa no NBS, ka es varu stiprināt nacionālos bruņotos spēkus. Ņemot vērā to, ka kaut kāds laiks jau ir pagājis, būsim reāli vecums arī tomēr, kad gan veselības ziņā, gan tas fiziskais tāds izaicinājums, un tad ir tā pārbaudīt sevi jāizsvaru, un tad, kad to izdari, tad tāds gandarījums baigi. Kāds īstenībā es varu to darīt. Bet ir jāpiespiež sevi izkāpt no komforta zonas, un tad viss notiek. No tevis ļoti daudz, kas ir atkarīgs, ka tu vari ļoti daudz ko novērst. Tu arī ļoti daudz palīdzēt. Tu esi, kā saka, maza, bet tomēr daļa no tās, no valsts aizsardzības. Šādas vienību izveidošana sniedz drošības sajūtu pašiem uzņēmuma darbiniekiem. Otrs ir valsts apdraudējuma gadījumos. Mēs esam parūpējušies, vai mums ir garantēti šie nacionālo bruņoto spēku resursi, kas objektā uz vietas nodrošina šo kritiskās infrastruktūras objektu aizsardzību vai veic šos aizsardzības pasākumus. Protams, ka mēs iegūstam arī labi apmācītus, nacionāli noskaņotus un drošus pārbaudītus gan no reputācijas viedokļa, gan no nacionāla drošības interešu viedokļa cilvēkus. Un mēs uz viņiem varam paļauties, tāpēc, ka uz viņiem paļaujas valsts un uz viņiem paļaujas zemesardze.